Nu, ko, draugi, šodien tiks aizvadīti Eirolīgas pirmie pusfināli. Mēs atrodamies pie Uber arēnas, pie Eirolīgas logo. Esmu Fenerbahčes fanu ielenkumā. Ārā ir karsti, starp faniem ir karsti, un es ticu, ka arī iekšā būs karsti. Tāpēc dosimies aprunāties gan ar līdzjūtējiem, gan arī paskatīties, kas tur notiek laukumā. Sekojiet līdzi! Nu, ko esmu notvērusi arī Panathinaikos fanus. So guys, you're back to Final Four after 12 years. Congratulations. I've been here the last 12 years. Panathinaikos wasn't, but I've been. I have seen all Final Fours. Okay, but now for you, this year it's special. Now it's more fun. How can you describe this season's team, Panathinaikos, because it's new? You have a new coach, you have a new great players. It was a very big surprise and a very big satisfaction. I wasn't expecting that. Personally, I could be very happy with reaching playoffs. But to get the second place and to come here like not being the outsider, but having the same chances with anybody else was a big and nice surprise. I'm happy. Whatever happens, I'm happy. Basketball is love. Thank you. I go watch the game. Bye. Thank you. I know that Fenerbahce came back to Final Four tournament after 5 years. So first of all, welcome back. Thanks. Actually, we'll fight until the end. Just wait for the fourth quarter, and it will be a tough game for both teams. And we'll fight. And as my team said always, we will never die. We'll win the match and we will be in final, and let's see. Kā jau jums solīju, mēs atrodamies pie pašiem basketbola kortiem, kur tad arī iesildās pirmais pusfināla pāris. Stambulas Fenerbahce pret Atēnu Panathinaikos. Gribu jums atgādināt, ka Stambulas komanda ir atgriezusies Final Four turnīrā pēc 5 gadu pārtraukuma. Savukārt Atēnu Panathinaikos, viņiem aizņēma bišķīt ilgāku laiciņu, viņiem vajadzēja 12 gadus, lai atkal būtu atpakaļ Final Four. Abas komandas ir maksimāli noskaņotas tikai un vienīgi uz uzvaru. Šobrīd arēnā mēs varam redzēt zaļo fanu armiju, bet es ticu, ka arī Fenerbahce fani pievienosies kuplākā pulciņā, jo pie pašas arēnas, kas tur bija pa dejām un dziesmām tieši no Fenerbahces fanu puses. Draugi, liekot roku uz sirds pie krūtežas, es jums varu apsolīt, ka šis mačs būs ārkārtīgi aizraujošs. Un jums atliek tikai sekot līdzi. Pati sevi. Piemēram, es gatavoju galvā jau jautājumu, ko es uzdošu pēc spēles, bet es sevi nedzirdu, jo fani ir tik skaļi. Un tas ir saprotams, jo mēs skatāmies pusfinālus. Uzvarētājs tiks finālā un cīnīsies par Eirolīgas trofeju. Skatāmies! Man gribējās pateikt, cik mīlīgi suncīši, bet laikam ne šajā gadījumā. Kā varam redzēt, drošība šeit ir pirmajā vietā. Tik mīlīgi. Varbūt arī ne. Šajā cīņā uzvarēja Atēnu Panathinaikos, tā kā finālā viena no komandām būs viņi, kas būs pretinieki, to uzzināsim pavisam drīz, bet tagad mēs dodamies uz interviju zonu. Kamēr ejam, varam redzēt arī Madrides Real komandu. Ar viņiem tiksimies nākošais. Šobrīd mums garām dodas komanda, kura zaudēja, Stambulas Fenerbahce. Nu neko, tāpat viņi ir maliči, tomēr
labi cīnījās, nepadevās, nestoties uz to, ka jau pēdējā ceturdaļā bija diezgan liela tā starpība. Bet uzvar stiprākais. Kā jau jūs zināt, viens no maniem mīļākajiem spēlētājiem ir Juancho Hernan Gomes. Viņam šodien spēlē tikai 3 punkti, bet es neliedzu man viņu nointervēt, vai ne? Es ļoti centīšos. One step closer to EuroLeague trophy. You knew that it will be tough to play against Fenerbahce, but today your team's effort and confidence was overall. How do you evaluate all these 40 minutes on the court, and what was the main key to win this game? I mean, we start really good. That's the main key. We will focus 40 minutes. I mean, they are a great team. They are great, well coached, and we know they're gonna come back. But we just keep pushing, non-stop, and we get the trophy. I mean, we got the victory. So be ready for Sunday. Thank you. Good luck. It was a really good game from us. Our defense really worked. Main thing was we were way more physical than them, and on defense we are really good today. So that's the main key. Marius, you will play in final. Are you happy? Yeah, right now, but obviously we have to forget and move forward. Okay, good luck. Good luck. Kā jūs redzat, šī teritorija ir iezīmēta. Tas nozīmē, ka tieši mēs šeit, GO3 Latvija, varam veidot sižets reportāžu. Un kā jūs redzat, mūsu teritorija ir okupēta nedaudz, un es mēģināšu piepacelt. Oh, man Dievs, cik smagi pēc ēst treniņiem. Pirmā pusfināla spēle ir noslēgusies, un finālā soļo Panathinaikos. Jā, esmu priecīgi to redzēt. Savukārt tagad man aiz muguras iesildās Madrides Real, iepriekšējā sezonas čempioni un Pireju Olympiakos. Tas nozīmē, ka šovakar otrajā pusfinālā mēs redzēsim iepriekšējās sezonas Final Four fināla spēli. Kamēr es gaidu šīs spēles vērtīgāko spēlētāju, esmu lieliskā kompānijā ar Ediju Tavaresu, ar Madrides Reāls treneri. Dzīve izdodas. To es saprotu basketbols. It seems that you didn't lose your confidence since last Final Four, so congratulations, you're going to play in final again. This is your second Final Four and second final, so how do you feel about it? I feel like I'm on 100% right now. It's great. It seems easy, but we know how hard it is to be 2 times in the Final Four, 2 times in the final. So it's something that we take pride of, and it's not easy. Trust me. But we did a lot of work to be here. What affected the outcome of this game tonight? Because we saw team spirit, we saw focus, we saw energy. What else? Exactly that, what you said. Like you can be the coach. It's something that we take pride on defense, on focus, on helping each other. So that's something that brought us to the Final Four and out to the final. So we trust each other, and I think that's the most important thing in the team. And I want to tell you a compliment. A really great moves you did in the end. In the end? Yeah. Yeah, I was trying to, I saw Scotty and Giannis inside, so I got in the mood. So yeah, when you're in the Final Four and you're getting into the final, I think you can do those kind of stuff. Thank you. Good luck in finals. Ko basketbola draugi? Eirolīgas pusfināli ir noslēgušies. Tas nozīmē, ka lielajā finālā mēs redzēsim par Eirolīgas trofeju cīnāmies Madrides Real un Atēnu Panathinaikos.
Kāds būs iznākums? To mēs uzzināsim svētdien. Tāpēc palieciet ar mums, sekojiet Olībet Latvija YouTube kanālam, un jūs sagaida vēl daudz patīkamu pārsteigumu. Ekskluzīvs kontents tikai priekš jums. Čau!